24. janvārī Kultūras pilī Ziemeļblāzma notika Latvijas alus gada balvas 2013 laureātu godināšana. Šis ir kļuvis par gada nozīmīgāko pasākumu Latvijas alus ražošanas nozarē. Latvijas alus gada balvas mērķis ir stiprināt nozarē strādājošo pašapziņu par to darbu, ko cilvēki ieguldījuši mūsu valsts kopējā izaugsmē, par viņu centieniem augt un mācīt jaunajai paudzei darba, mīlestību un tikumu. Nominācijā videi draudzīgākais ražošanas uzņēmums balvu saņēma akciju sabiedrība Agrofirma Tērvete. Šobrīd jāatzīmē pirmkārt, kad Agrofirma Tērvete nav tikai alus ražotājs. Agrofirma Tērvete ir lauksaimniecības daudznazaru uzņēmums, kur alus ir viena no nozarēm, kas stabili attīstās neatkarīgi no pārējām. Bet veidot šo nākotnes konceptu, kas bija būtisks uzņēmumu akcionāriem, veidot šo savstarpējo starpnozaru izdevīguma formulu, ja tā var teikt, ja, kad viena nozara atbalsta otru, un līdz ar to radās šī ideja par to, kad varētu veidot šos alternatīvos enerģijas avotus, balstoties uz to pašu piena fermā saražoto šķidrmēslu bāzi, veidot biogāzi, ražot elektroenerģiju un kā papildus produktu vēl ražot siltumu un šī gadījumā tvaiku. Kā rezultātā mēs veidojam šādu noslēgto darbības ciklu, ja, ka mēs paši audzējam savus miežus, mēs paši audzējam barību priekš gotiņām, iegūstam pienu, iegūstam šķidrmēslus, rezultātā tālāk iegūstam biogāzi un digistātu. Digistātu mēs atgriežam atpakaļ uz lauka, kas ir ļoti veiksmīga minerālu mēslu, teiksim, aizvietotājs. Ja? Un visus pārējos resursus, kā gāze un kā elektrība, izmantojam savām vajadzībām. Uzņēmums investē arī ražošanas iekārtu modernizācijā. Šī gada pavasarī plānots rekonstruēt alus vārītavu. Akciju sabiedrība Tērvete ir atbalstījusi arī pētījumu par antioksidantu dinamiku iesala un alus ražošanā. Šo pētījumu veica inženieru zinātņu doktora grāda ieguvēja Ilona Dabiņa-Bicka, kura Latvijas alus gada balvas 2013 pasākumā ieguva balvu nominācijā Gada jaunums. Zinātnē nav jēgas, ja viņa nav asimilējama ražošanā. Un paldies Agrofirmai Tērvete par sapratni, par atbalstu. Ļoti labprāt nāca man pretī un palīdzēja, jo es domāju, gan šai alusdarītavai, gan arī man ir ļoti svarīgi, lai gala produktā saglabājas maksimāli daudz labo lietu. Agrofirmas Tērvete nostādne, mēs paši esam lauksaimnieki, un alus ir viens no produktiem, ko mēs ražojam. Loģiski, ka mēs atbalstam universitāti, tur, kur principā visi mūsu vadošo speciālisti ir mācījušies, ja, un tā drīzāk mums ir goda lieta palīdzēt savējiem, iegūt jaunus kadrus, talantīgus, kas kādreiz mums palīdzēs smagā, grūtā brīdī.